Nu viss, mēs varam sākt. Tu esi gatavs? Es gatavs. Nu super. Labrīt, dāmas un kungi. Labrīt, vakar. Šodien man blakus Ēriks Visockis, EV Fiziofit šefs, fizioterapeits, hokeja izlases, fiziskās sagatavotības treneris, baigais Džeks. Jā, sveiki visiem. Čau, Ērik, ejam. Aiziet. Pasteigāties. Klausies, man tev jautājums. Ja tev būtu jāvada intervija un tu gribētu, lai tu esi ļoti safokusējies, koncentrējies, tāds ļoti klātesošs, tev ir kaut kāds paņēmiens, triks, vingrinājums? Es priekš draugu prasu. Tā parasti saka, kad par problēmām stāst, tad vai kādam draugam nav šādi bijis, lai neteikt, ka tu par tevi. Protams. Bet par koncentrēšanos es domāju, ka ir tādas fizioloģiskas lietas, ko var labi izdarīt. Un viens ir, protams, to klātesamību tāds sociālajie tīkli var traucēt, iemantot, respektīvi kaut kādu laiku esi bez viņiem. Nemeklē vēl pēdējā brīdī 150 idejas, tā kā līdzīgi kā pirms eksāmeniem skolā. Vienkārši attīri to prātu no kaut kāda trokšņa. Un otrs ir, man liekas, uzturs arī. Ja tagad moderni ir sapumpēt sev ar stimulatoriem, sadzerties kafiju un būt super enerģisks, tad iespējams kaut kas autentiskāks un draudzīgāks fizioloģijā ir tieši atteikties nedaudz no stimulantiem viens, un otrs vispār no uzturvielām kādas pāris stundas varbūt pirms, un tādā drusku tādā mikrogavēnītī atnākt līdz tādam brīdim, ka tev jābūt fokusētam. Tā kā tās divas lietas nāk prātā. Labāk bišķiņ izsaucas nekā. Jā. Nu labi, bet es tev prasu, jo man liekas, es esmu redzējis kādus video, kur tu hokeja izlasēji pirms spēlēm. Tādas iesildīšanās, kas ritīgi liek sagrupēties, ko tādu dari. Tu pats kaut ko tādu izmanto, ja tev ir, teiksim, es nezinu, kaut kas svarīgs, jāuzstājās vai... Kad pašam jāuzstājās, tad es ir vairāk par tādu, tev jābūt tādā klātesamībā un jānodefinē tur tādu skaidru to mesiķu, ko tu gribi dot. Tad vairāk ar tādu prātu jāstrādā, drusiņu ar fizioloģiju. Bet sportā attiecīgi tur ir tieši otrā. Tev jādabūna ir tas mans darbs, ir mana tā sadaļa. Jo es to vienu sadaļu, vienu lomu pildu, man jādabūna tā maksimālā tas uzbudinājums, tā aktivizācija. Un tas man attiecīgi jāizmanto tās metodas, ar ko es ar fizioloģijas kustībām, ar kaut kādām mūziku un tādām lietām var dabūt to hiperaktivitāti drīzāk vairāk. Un tad pēc tam viņi tur paši savam rituāliem iet cauri un harmonizē to savu stāvokli, un tad ir uzrunas, un viss treneris saliek pamatpsiholoģiju čaļiem iekšā, un tad tas viss tā kopsumā veidojās. Jo tur ir tā mana sadaļa, tāda hiperaktivizēšana. Ok, labi, tādā hokeja izlasē tur jums ļoti, es saprotu, nodefinētas tās lomas, ko katrs dara, tas tāds liels komandas darbs. Bet runājot par fizio, par vingrošanu, pastāst varbūt, ko tu pats dari? Jo es neticu, ka ja tu vingro, ka tu dari kaut ko, ko sagribas, tu noteikti, tev ir pamatojums. Ir tādas, es domāju, 3 kategorijas. Viena, kad es kaut ko mēģinu, ko es gribu iemācīties, kad es kaut ko mācos, apgūstu kaut kādas metodas, tad es caur sevi izlaižu. Es esam tādi, praktiķi, akadēmiski praktiķi, kas mācās kaut kādas jaunas teorijas, un tad mēģina caur sevi, caur savu kustību, jo mēs to ķermeņa valodu saprotam, izlaist caur sevi. Tas ir viens, kad kaut ko mēģinu visu laiku treniņā. Otrs ir kaut kādas lietas, lai es pats varētu būt produktīvs, produktivitāti iegūt, tad vajadzīgi ir augsts līmeņa produktivitātei, vajag augsts līmeņa veselību. Tad pašam arī jātur sevi ir formā, tad ir vienkārši kaut kādas lietas, kas ir no uztura, no sporta aktivitātēm. Kaut vai vienkārši tādu fizioloģijas aktivitāti noturēt augstu. Un trešais jau ir atkarīgs no tā, kur es esmu tajā brīdī, jo diezgan daudz visādi komandējumi, visādi izbraukumi, tas ritms mainās. Ļoti grūti tādu vienu treniņu režīmu ir ievērot. Tad tas trešais ir pielāgoties apstākļiem, kurus tajā brīdī esmu, un lai varētu atkal to produktivitāti sasniegt.
tādos 3 blokos. Bet tas, ko es daru, jā, diezgan variējās. Viņš nav tā kā pēc vienas treniņu programmas, kā varbūt individuālajie sporta veidi. Iet cauri savam treniņu plānam. Man ir svarīgākais man veiktspēja, un tad es fokusējos, lai es varētu to tā kā turēt augstā līmenī. Skrienu, vingroju, taisu spēka treniņus. Visu kaut ko tur eksperimentēju arī ar tehnikām, ko pats mācos. Un, jā, tajā virzienā. Nu labi. Bet teiksim, man liekas, ka Pasaules veselības organizācija iesaka kaut kādas 75 līdz 300 minūtēm nedēļā mums ar kaut ko nodarboties. Un pieņemsim, ka cilvēks, kurš nodarbojas ar uzņēmēju darbību, kā tu pats, nolem, man ir 100 minūtes nedēļā. Man vienalga, ko es daru, bet 100 minūtes, lai ir maksimāli labs efekts veselībai un veiktspējai. Tev ir kaut kāds, ko tu ieteiktu? Redz, tad viena lieta, kas tā kā industrijā nāk, mēs esam tādi ietekmēti no industrijas, no fitness industrijas, no izturības sporta industrijas, ļoti daudz dažādas industrijas apkārt, no farmācijas industrijas, un tad daudz koncentrējas uz to soļu skaitu. Tagad arī kaut kur pavīd informācija, ka varbūt labāk ir raustīta slodze arī ikdienas cilvēkam, kas ir sporta entuziasts vai uzņēmējs vai jebkurš cilvēks, kuram vajadzīgi būt labā formā, būt enerģiskam dienā, kam daudz uzdevumu, kurš grib arī izbaudīt tos izaicinājumus ikdienā, tad viņam jābūt jaudīgiem. Un tad viņiem arī, cilvēkiem, kas nav tur ar lielu treniņu pieredzi vai viņiem nav daudz laika tam, viņiem piedāvā to raustīto treniņu slodzi. Un viens virziens ir Norvēģu virziens, kur viņi to 4x4 sistēmu veido, kad ir viens bloks, kad ir intensīva slodze, tad ir viens bloks, kad ir sekojošais bloks, kad ir samazināta slodze un tāda ļoti raustīta, tā kā polarizēta strādā. Un, Arī sportā daudz tagad izvairās no tās vidējās zonas, kur ir tāda kaloriju tērēšana, ka neko netrenē, saka gudrinieki. Un tad trenējies vai galēji izturības slodzē vai galēji ātruma slodzē. Un tad pielāgojot uz to ikdienas cilvēkam, kam vajag to resursu, tad arī tie ieteikumi no industrijas nāk, kad iespējams tā raustītā slodze tev iedod to fizioloģiju, izkustina pa visām zonām. Tev arī savādāk bioķīmiskie procesi iziet cauri, ja nav tik vienveidīgi varbūt tā slodze. Un tad ar īsākā laikā tu vari arī notērēt vairāk kalorijas, ja tur ir tas intensīvais darbs, tu arī muskuļu darbu vairāk piesaist, ne tikai kardiovaskulāro. Un tad tādā veidā kaut kādas priekšrocības no tām minūtēm izspiest vairāk ārā. Bet es domāju, ka viena no atslēgām cilvēkiem, kas grib labi justies, ir tāda sistēma. Tas, man liekas, ir atslēgas vārds gan sporta organizācijās, gan cilvēkam, ka katrs cilvēks ir vadītājs, viņš vada savu dzīvi, savu ikdienu. Un tad, lai nebūtu atkarīgs cilvēks no motivācijas, kad, piemēram, šodien es pamostos, man gribās mierīgu aerobo krosiņu skriet vai es gribu intervālu skriet. Tad es saslapinu pirkstu un uz kurien vējš pūš, tad šodien sajūta tāda. No vienas puses mēs varētu teikt, ka malacis ieklausies savā organismā un tad rīkojies izejot no tā. Bet, ja tu esi super strukturēts, tad varbūt pieturēties pie šādas metodas, bet tāda varbūt ir 20% no iedzīvotājiem. Pārējie ir varbūt elastīgāki un savādāki temperamenti. Tad viņiem vajadzīga ir sistēma. Un tā sistēma ir tāda, ka tur ir ļoti palīdzošs treniņu plāns vai apmeklēt kādu nodarbību, kas tev veicina aiziet uz citu vidi, nomainīt to vidi, jo vide ārkārtīgi ietekmē. Tur ir citi cilvēki, līdzīgi domājošie, kas grib arī uzlabot savu veselību, savu veiktspēju. Aizēj uz to nodarbību, varbūt satiec kādu sporta vai veselības speciālistu, viņš atkal iedod savu ieguldījumu tajā domāšanas modelī, to, kāpēc tu esi atnācis, dabūni atkal kaut kādu atgriezenisko saiti. Ļoti daudz priekšrocības. Savukārt, ja tu pats mēģini un neesi varbūt ārkārtīgi strukturēts cilvēks, tad uz motivāciju
tas tā kā uz apņemšanos, nu viņi agri vai vēl beidzās. Un tad līst lietus, tev negribās iziet ārā, un tad tas posms izjūg. Tad tu saņemies, kas pēc vārda tiešās nozīmes ir saņemties vēl kaut ko uz, kaut kādas atbildības, tur disciplīnas virsū uz pleciem, ka tā jau tik daudz pienākumu dzīvē. Tas atkal nu, tā kā nav ilgtermiņa risinājums. Un tad nu, tā kā janvārī sporta zāles vai nepilns, un tad uz februāri jau tukšāks. Līdz ar ko tā motivācija, viņa tik mainīgs lielums, kad uz viņas turēties ir labākas lietas. Tā kā to veidot tādu sistēmu, un tad tas ir ļoti efektīvi. Tad vienalga līdz lietus, vai tev kaut kāds sliktāks garas stāvoklis, vai piemēram, nezinu, brīvdienās tu esi norāvies no režīma, tu esi varbūt kaut ko apēdis tādu, ko tu negribētu, varbūt esi mazāk gulējis, izgājis no ritma ārā, un pirmdienā tā sajūta, es jau esmu ārā no rīta, jā, ko tu vairs. Un ko tu vairs, un to ritmu salauzt neizdodās, atkal ieiet darba skrējienā. Un tad viss tas izjūg, tas režīms, un tad viss apņemšanās, es tagad gribu sākt sportot, beidzās. Nu jā, tas ir viens no iemesliem, kādēļ man ir treneris skriešanā. Un tad piekdienās mēs ar kolēģiem ejam uz tavu fiziofit vingrot, un man besīja vingrot, bet, zini kā, kad ceļš ar grupu, tad nav variantu, tad jāiet, un tad arī nebesīja tik ļoti. Tad savādāk. Bet tu teikt, nu labi, viens ir sistēma un regularitāte, bet es zinu, it sevišķi jūs fizioterapeiti, man liekas, tas baigie perfekcionisti uz šito. Kad jādara pareizi, jāvingro pareizi, ka nedara, ka tev ir, nu teiksim, man būs sistēma 3 reizes nedēļā iet uz džimu, un es tur iešu un raustīšu kaut kāds aparāts. Tad jautājums ir tāds par metodiskajiem līdzekļiem, tā kā viņi varētu saukt par vingrinājumiem un treniņu formu, kā mēs tā kā izpildam lietas. Tad es domāju, ka viens ir tas, ko atkal jāpiemina tā industrija. Tad tāda fitness industrija mums aicina būt membershipā kādā fitness centrā, un tad piemēram, kaut kādā iet kādā, nezinu, internetā, atrast sev programmu un tad izpildīt. Bet tas, kas ir pozitīvs tajā, ir tas, kad cilvēki kaut ko dara. Citreiz arī sanāk kādos treneru semināros uzstāties un tad, vai runāt ar kādiem treneriem. Un tad tas viens no pirmajiem secinājumiem ir tāds, galvenais, lai ir plāns. Ja, piemēram, jauns treneris sāk strādāt ar klientiem, par treneri vai fizioterapeits sāk strādāt par speciālistu, tad galvenais, lai viņam ir plāns, lai viņam ir redzējums, uz kurien viņš to klientu vedīs. Un, ja arī kāds vingrinājums ir nepareizs, ja arī kāds plānojums ir plānošanā kāda kļūda, tas īstenībā nav nekas traks. Protams, ja nav galējas lietas, bet galvenais, lai ir tā domāšana, kad mēs to klientu gribam aizvest kaut uz nākamo līmeni, lai tam cilvēkam ir arī doma, kāpēc es šo daru, un tāda pašiesaiste. Un, ko arī mūsu klienti, piemēram, ir teikuši, ka tad, kad viņš nāk vingrot, viņam nevis rāda vingrinājumus, bet viņu ved. Tā kā tev ved uz kaut kurienu ar tiem vingrinājumiem, grib aizvest uz kaut kurienu, kādu kustību kvalitāti, kādu ķermeņa zonas nostiprināšanu un kaut kāds kustības izpildījums. Tādas lietas, uz kurien tu kā vadītājs, kā vizionārs grib to cilvēku aizvest. Un tad, attiecīgi, ja cilvēks sāk to darīt, vai arī kaut ko sāk mēģināt, tad viņš ieiet tajā procesā ar vienu tādu apzinātības līmeni. Es gribu to, gribu labi justies, varbūt labāk izskatīties. Un tad viņš ieiet tajā režīmā, tajā, piemēram, treniņu plānā, ko viņš uzsāk vai ar speciālistu, vai vienkārši tā kā membershipā kaut kur iet vingrot pats. Tas atkal process viņam iedod ārkārtīgi daudz atziņas par viņu pašu. Tas ir kā, tu iekšā, tad tu redzi, ok, es 3 reizes nedēļā nevaru, es man tikai 2 reizes aizēju, tā organiski. Tad es, piemēram, daru to un to vingrinājumu, varbūt pēc tās tur man nav sevišķi labas sajūta, man tur kaut kur diskomforts parādās tur. Un tad tas cilvēks vienkārši sāka vērtēt arī to, ko viņš nodarbojās. Jo galvenais, lai mēs to visu darītu, mums ir jābūt rezultātam. Rezultātam gan pašsajūtā, gan fizioloģijā, gan stājā, gan kustību kvalitātē. Gaitas stereotips, lai uzlabojās, lai tas ķermenis kā viens mehānisms labāk strādā. Ļoti daudz lietas. Un tas, es domāju, cilvēkam nevajag prasīt tur
top līmeni uzreiz, ka viņam tur viss, kā saka, pareizi jādara. Un tas fizioterapeitu perfekcionisms drusciņas viņu tā kā tagad skaidroja. Un tad galvenais, lai tas cilvēks ir procesā, lai viņš ir tajā sistēmā, lai viņš arī satiek sporta speciālistu, jo tas tev palīdzēs vienkārši apzināties, vērtēt savas sajūtas pret tā, ko tu dari, un izdarīt secinājumus. Ļoti vienkārši. Un tad iet uz priekšu un meklēt atkal pielāgot to sistēmu, turpinoši pielāgot. Un tas nav kā paņem vienu treniņu plānu, un tagad viņu taisa kaut kādu laiku. Es domāju, ka jābūt ir elastīgiem, jāmeklē kaut kādas papildinošas lietas. Ir tā, piemēram, kā arī mēs, tas ir tāds tā kā iesācēja, jeb sporta entuziasmu režīms, kā jāstrādā speciālistam būt ar cilvēku, ar klientu. Bet savukārt tā kā otrā galā, tā kā top sportā, mēs tā kā nevaram tam sportistam arī visu nogriezt nost. Nē, tu visu dari nepareizi, visa tavu treniņu rutīna vai vingrinājuma režīms, ko tu esi darījis, tavu programmu ir nepareizi, un tā mēs vairs nevaram. Agrāk varbūt tā varēja noliekt, pie kā tu gāji trenēties, tur kārprāts, kas tas tāds ir, ko jūs te nodarbojaties. Tā kā labākais veids, kā pacelt savas akcijas, ir nolikt citas treneris. Tas tā, man liekas, ļoti lēti. Un arvien retāk, es domāju, tas tā kā, bet agrāk bija ļoti populāri. Arī tagad drusciņi. Tu kaut ko pastāst, ko tu dari ārpās, kurš tu tā dara, kur tas ir pētījumos rakstīts, vispār tas kaut kāds sviests pilnīgs, tev nav nekāda pamatojuma. Tā, pret kolēģu darbu, lai gan nezinot, protams, vispār detaļas, kā tas viss ir veidojies un tā. Un tad, piemēram, tam profesionāliem sportistiem, tas, ko man šķiet, tas veids, kā esmu arī atradis, kā darboties ar viņu, ir piedāvāt lietas. Viņam ir savs režīms, kā viņš ir nonācis līdz tam pro līmenim. Un tad tu vienkārši dod instrumentus, dod kaut kādus citus leņķus, skatīties, kā attīstīt to lietu. Viņam ir vienmēr gandrīz kaut kādas disfunkcijas, problēmas, kaut kāds diskomforts, kas traucē treniņu procesam. Tad kā tās risināt un vienkārši dot kā piedāvājumu. Un tas pro sportists vienkārši savai dārgumu lādēji liek klāt tos instrumentus. Viņš papildina to savu lietu. Tā kā tev nav mērķis arī fizioterapeitam būt tur, tā kā tu teici, super piekasīgam un teikt, viss šis ir sviests. To nevajag darīt. Tas ir tāds vairāk kā mentorings, kā padomu došana un tad vienkārši tāda simbiozīte, kad to treniņu režīmu uzlabo. Un tāda darba ar ķermeni. Attiecīgi arī, un cilvēkiem, kas nav pro sportisti, tad viņiem ir attiecīgi tas darbs ar savu ķermeni ārkārtīgi svarīgs priekš apzinātības, priekš savas ķermeņa izjušanas, kur lokalizējas tavs stress, kāpēc tu izjūti kaut kādas tur tās emocijas visas nogulsnējās ķermenī. Tas ir fantastisks veids, kā tu vari visu to nolasīt. Arī sākot ar ķermeni pret savām emocijām, savu prātu, savu ikdienu un otrādi. Tā kā pēc tam tu vērtē tās savas domas, strādā ar sevi kā cilvēks, ar savu psiholoģiju un tad tu skaties, kur esmu visu laiku stresā, bailēs, man tur tāda un tāda stāja ir izveidojusies. Un tad tu vari gan uz vienu, gan uz... Es uzreiz saslējos. Jā, tieši tā. Tad uz vienu vai uz otru pusi vari vērtēt un to apzinātību pacelt. Un ja tu spēj kaut ko nodefinēt, ka tā ir problēma, tad tu viņu var arī sākt risināt. Tad tas režīms ļoti svarīgs ir priekš. Tas dzīves process, mēs ejam uz priekšu, skatāmies, analizējam. Ļoti dzīves process. Tas nav tāda viena programma un let's go. Tad varbūt, tā, kad cilvēki kaut ko apņemās uz jauno gadu vai uz dzimšanas dienu, vai 1. septembra varbūt vajag apņemties nevis sportot, bet sastādīt plānu vai atrast cilvēku, kas var palīdzēt ar plānu. Jā, tas būtu ļoti labi. Tā ir ļoti laba ideja. Tā ir ļoti fantastiska ideja. Un kas ir svarīgi, tā kā to plānu arī, piemēram, kur mēs izrunājam, varbūt kāds klausīsies, domās, kur es salikšu tagad plānu, sākšu strādāt ar fizioterapeitu vai treneri, un viss būs tip-top. Tas būs pareizi atkal. Atkal tas būs tajā kategorijā viss pareizi, viss kārtībā. Pabeigta Rīga ir uzbūvēta. Bet tā arī nav. Kad mēs ieejam tajā plānā iekšā, tad mums vajag vienkārši apzināties, kad kaut kas neizdosies, ka tu vari kaut kur nepareizi kaut ko izdarīt. Un atkal tas akcents gribās uzlikt uz to dinamismu,
kad tas plāns arī nenozīmē kaut ko vienkārši cieti, rigidi, garlaicīgi, vienveidīgi, bet tas arī ir ļoti dzīves elements. Un tāpēc svarīgi arī ar to treneri darboties, ka viņš skatās dinamiku, analizē un vērtē to, kā tas process tiek virzīts uz priekšu. Jā, es domāju uzreiz par sevi, kad to stāstu, kad es skrienu, nezinu cik gadus, jo tā aktīvi. Un visu laiku arī tagad kaut kas jauns, kaut ko mēģinām jaunu. Un ir treniņi, kurus es nekad neesmu skrējis, ko man Anita saliek. Un visu kaut ko... Čau, Anita. Anita, mums ir epizode ar Anitu. Pāris nedēļas apakaļ. Tā kā to arī noteikti noskatieties. Pastāst par EV Fiziofit. Kā tu vispār līdz nonāci? Tagad es zinu, jūs esat daudz jau speciālisti, liels pamatīgs bariņš. Cik sen tev ir šis uzņēmums? Kā tas sākās? Uzņēmumam ir 8 gadi, un sākās tas izējot no tās mana skatījuma uz šo industriju, uz fizioterapiju, uz ķermeņa sakārtošanu un pēc tam arī uz treniņu. Un tad tas, kā es kā speciālists arī līdz tam darbojos, bija gan fiziskā sagatavošanas jomā, kas nav gan tā kā fitness industrija, tas nav arī vieglatlētika, bet tas ir tāds hibrīds, kas tā kā varbūt arī līdz galam varbūt kādiem nav skaidrs, ko nozīmē fiziskā sagatavošanas trenēšana. Tā kā es teicu, it kā varbūt kādam liekas, tas ir spēka trīscīņa, vai crossfits, vai kaut kāda elementa, vai vieglatlētika. Tas īstenībā ir kaut kas tāds hibrīds pa vidu. Un tad to sāku savienot ar fizioterapiju, un tas man pašam palīdzēja karjerā kā speciālistam iet uz priekšu. Un tad es sapratu, ka tā ir fantastiska sistēma, kas var palīdzēt cilvēkiem. Un tad bija 4 gadi, kad es strādāju ārzemēs, sporta komandās, un tad sapratu, ka es gribu arī atgriezties un veidot komandu, veidot šo sistēmu jau veidot kā uzņēmumu sistēmu. Nevis kā man kā speciālists piegājienu uz procesu, kā es palīdzu cilvēkiem, kā es palīdzu sportistiem, bet jau to veidot kā komandu, kā tādu metodi. Un atgriežoties, tad tas arī notika. Un, sākām šo virzienu. Protams, tu sāc kā speciālists, darbojies iekšā, ļoti daudz dari. Tad nāk kolēģi, komanda aug, veidojās. Un tad jau vienā brīdī tā kļūst par uzņēmējdarbību. Un tad, protams, tās lomas, kas man jāspēlē šajā ceļā līdz šodienai, ir ārkārtīgi dažādas. Un tad, kad tu darbojies kā speciālists, tur ir viena izaicinājuma, vienas prasmes, bet, kad tu ieej tāda liels komandas, tā ir maza komanda, protams, pret mērogiem, bet, kad tev jau ir 10, 20, 30 kolēģi, tad tur atkal ir ārkārtīgi daudz citas prasmes, kas ir vajadzīgas, lai to veiksmīgi vadītu. Un, protams, ir bijis liela dinamika pa šo laiku un liela izaugsme un liela amerikāņu kalniņa, bet tas mūsu metode, kā mēs šodien izskatāmies, tad mums principā ir 4 bloki mūsu sistēmā, mūsu metodē. Pirmais ir tāda funkcionālā diagnostika, ko fizioterapeits veids. Dažādi testi, dažādas ķermeņa pārbaudes, kā mēs pārbaudām dažādas sistēmas, ne tikai muskuļus. Locītavas, nervu sistēmu sadarbību ar muskuļiem. Jo, ja tu gribi tos muskuļus kustināt, viss sākās no acīm, ka viņas uztver informāciju un vidi. Tad tās informācija aiziet uz centrālu nervu sistēmu, pēc tam viņi dod signālus uz darbības veicējiem. Un tas dažādi tie cikli ir. Un tad pie mums atnāk cilvēks, kuriem ir problēma. Un tad jautājums, kurā sistēmā ir tā problēma. Un tad, lai nav tā, ka mēs atnāks cilvēks, viņam sāp kaut kādā vietā, mugura, un tad mēs vienkārši atbrīvojam to vietu. Mēs jau nezinām, no kuras sistēmas ir kurā sistēmā problēma. Tas kā sīpols. Tad nomizo vienu kārtu, skaties tālāk, nomizo otru kārtu, skaties tālāk. Un tādas ļoti daudz arī ķermenim. Ķermenim tā funkcija ir ļoti daudz ko kompensēt, noslēpt, pasargāt. Un tad ir svarīgi par tām visām sistēmām spēt darboties. Un, protams, arī gremošanas sistēma, kā tas viss, vairāk sistēmas ķermenī. Sākumā tā diagnostiskā daļa. Tad, kad mēs esam nodefinējuši tās lietas, tad nāk tas risinājums.
Tas risinājums mūsu metodē ir balstīts 3 blokos. Tad sākumā diagnostika un tad 3 bloki. Pirmais ir tas, kad mēs sākam koriģēt un risināt to ar fizioterapijas tehnikām. Tas ir darbs ar rokām, kustības, izjušana, dažādas terapijas, manuālās tehnikas, kā mēs varam tās problēmas jau sākt risināt ar rokām uz kušetes. Nākamais ir, tad, kad mēs esam nodefinējuši atkal nākamās lietas, esam noņēmuši vēl tās sīpolam mizas, tad mēs rokamies dziļāk un redzam, ka ir arī lokāli kaut kādas izmaiņas, kas ir bijušas, piemēram, sāp tā mugura, un tad ir lokāli kaut kādas, piemēram, sēžas muskuļos, augštilpu muskuļos vai kur citur reģionā, kur ir jāatbrīvo. Un tad mēs izmantojam masāžas tehnikas. Un tā ir otrā tehnika. Un trešā tehnika, tad, kad jau mēs esam sakārtojuši sistēmu, sakārtojuši ķermeņa pamatus, tad mēs sākam būvēt to ķermeni nosacīt pa jaunam. Sākam liekt jaunus sasprindzinājumus iekšā, sākam izmantot treniņu metodikas, kas programmē ķermeni, veido to stāju, veido kustības, un līdz ar to arī tad, tas ir tāds pirmais solis, un tad jau tajā vingrošanā nākamais solis tāds izteikti attīstošs, ka mēs jau tās muskuļu grupas specifiski trenējam un tajām fizioterapijas treniņa režīmā. Nu, tāds ir tas mūsu metode, un šī ir lieta, ko mēs turpinoši arī kopā ar kolēģiem iekšējās sapulcēs mācamies, papildinam šīs lietas, un ja kāds kolēģis, piemēram, fizioterapeits nāk pie mums pievienojas komandai, mēs arī diezgan jaudīgu apmācību taisam, līdz viņš, piemēram, nonāk līdz darbam ar pacientu, ar klientu. Tad mēs vedam šīm visiem blokiem cauri, lai šo metodu sajūtu. Un tas man svarīgi arī, lai tas cilvēks nāk pats ar savu pozitīvā nozīmē bagāžu, ar savu rokrakstu uz procesu, bet viņš arī pārzina to mūsu metodu, un viņš var forši gan nepazaudēt sevi, gan arī izmantot tās priekšrocības, ko mēs iedodam. Un tad viss tā komanda tādā veidā arī būvējās. Tas ir no metodas skatu punkta. Nu jā, jums jābūt diezgan tādam visaptvarošam skatam uz to ķermeni. Jo, man liekas, skrējiem, tas jau visiem ir tā anekdota, ka tu aizēji pie ārsta un saki, tad, kad es skrienu, man tas sāp, un tad neskrien. un viss. Jā, tas ir ļoti vienkārši, ne? Un tad, bet tas īstenībā, citreiz tas piepildījums ir darbā arī, tā, ka var tos strupceļus palīdzēt atrisināt cilvēkiem. Un tā, kad izdodās atrast pareizo sistēmu, pareizo primāro problēmu, tā primārā disfunkcija ir tā galvenā problēma, tas, uz ko mums jākoncentrējas speciālistiem. Jo tās iemesli var būt 1,001,000, bet, kad ja izdodās iziet uz to līmeni, tad tas ir ļoti efektīvi arī tā terapija. Kā es stāstīju arī, piemēram, darbs ar centrālo nervu sistēmu, varbūt bijuši kaut kādas vecās traumas, ko ķermenis nemitīgi notušē un mēģina kompensēt. Bet tad ir tehnikas, kā var to centrālo nervu sistēmas darbību arī normalizēt un to sensoro uztveri, gan kā smadzenes uztver informāciju, gan pēc tam, kādu viņu to informāciju laiž tālāk uz darbības veicējiem. Un tos ciklus arī var pozitīvi kārtot, un tāpēc es domāju, ka tas brīdis ir jau pienācis, ka tās prasības uz fizioterapiju un tās prasmes fizioterapeitiem ir tik tālu, ka tā jau ir tāda industrija, kuru jārespektē, un arī katram speciālistam fizioterapeitam jārespektē tas, ka jau no tevis prasa, lai tas skrējējs, piemēram, atnākot, tu viņam saki, nevis ēd gultā, dzer tableti 2 nedēļas un sien elastīgo, vai smērē smērs, vai taisa procedūras, bet tu jau spēj viņam reāli palīdzēt. Ka tu jau spēj izmainīt tos kaut kādus paternus, kur viņš ir nonācis līdz tām sāpēm, vai kaut kādas vēsturi, to informāciju, kas ķermenī par traumām vai kaut kādām lietām, kas jau ilgstoši sakrāts. To izmainīt. Un tas ir ļoti sarežģīti īstenībā, bet tā ekspektācija jau ir liela. Agrāk fizioterapeits bija slimnīcā, kurš, magnētterapiju taisīja, fizioterapijas nodaļa. Tad šodien jau viņš var funkcionāli diagnosticēt un iet dažādos virzienos. Kā tu teikt, Latvijā fizioterapija ir augstā līmenī? Zini kā,
katrs jau mēs dzīvojam kaut kādā burbulī, un tas viedoklis par šo arī ir, izejot no tā burbuļa, kur es esmu. Tad, piemēram, ja ņem vērā to, kur esmu bijis sporta fórumos, lielajos olimpiādē vai pasaules čempionātos vai Eiropas čempionātos, tad bieži vien skatoties, liekas, jā, mums ir labs līmenis. Ja, viens iemesls ir tas, ka sporta industrijā es teiktu, ka nevienmēr strādā top speciālisti fizioterapijā, varbūt arī fiziskajā sagatavošanā. Tāpēc, kad ir limitēts budžets, un ja tas ir, piemēram, profesionālais sports vai sporta klubi, tad viņi kaut kādā ziņā taupa uz šo pozīciju. Vai viņi, piemēram, sadarbojas ar vietējo klīniku, kas ārzemēs ir diezgan populāri, ir, piemēram, vai kaut kādā sporta infrastruktūrā ietverta fizioterapijas klīnika vai vai poliklīnika vai tāda mikroslimnīciņa. Un tad šī sporta komanda sadarbojās ar to fizioterapijas nodaļu vai ar fizioterapijas klīniku, un tad viņiem mainās tie speciālisti un nāk un apkalpo sportistus. Un, attiecīgi, tas jau arī dod tādu netik lielu iesaisti no rīta līdz vakaram, kad tu esi tajā komandā, var padziļināt strādāt, tu atnāc un nodzies ugunsgrēkus. Šādā formatā es teiktu, ka ja mums ir uz speciālisti klātesoši, tad mums ir labāks līmenis. Bet, ja mēs paskatāmies tālāk, tad mums tā industrija diezgan maza, kā jau jebkurā tirgu. Latvijas tirgus ir diezgan mazs, un līdz ar to ārzemēs, kas veido arī to industriju kā tādu, skaidrs, ka tur komerci jautājums ir klāt, tad no turienes nāk arī dažādas jaunas metodas un dažādi arī, piemēram, kā veidojas tur tāds fizioterapeits, kurš, piemēram, var riktīgi daudz ko atrisināt. Bieži vien ir arī kādi ārsti, neiroķirurgi, kas, piemēram, strādā, vai traumatologi, kas strādā ar ķermeni, tad viņiem gribās kaut ko vairāk, kāds papildus instruments, un tad viņi aiziet tādā funkcionālā fizioterapijā, nosacīt. Bet tie ir top speciālisti. Bet es domāju, ka kopsumā mums ir labs līmenis un diezgan praktisks līmenis arī, bet fizioterapija arī milzam daudz novirzienu. Mēs skatāmies vienkārši traumatoloģiju kā klīnikā, kur tev pirmās 5 dienas pēc operācijas jāpalīdz, vai arī tas ir ambulatori, kur nāk visdažādākie pacienti, tad tur jābūt plašākam prasmju spektram, vai arī mēs skatāmies, kas tas ir sports, kur tev ir darbs vienkārši ar kaut kādiem sportistiem un viņu sniegumu un viņu veselību. Tā kā ļoti daudz dažādu virzienu, un bieži vien arī speciālisti noklasificējās kaut kādā vienā metodē, kur viņiem viņi sanāk, viņi redz rezultātu, un tad viņi paliek arī tajā metodē, un piemēram, masēm līmē teipus. Un tad viņi arī, varbūt, kad kaut kur iestrēgs tajā darbā, kā klientūra ir, rezultāts ir, bet neiet varbūt tālāk un nemeklē vēl kaut kādas lietas. Kā domā, profesionālais sports dzen uz priekšu fizioterapija arī? Viennozīmīgi, tāpēc, kad mēs arī pats jūtu, kad es ikdienā arī turpinoši vēl praktizēju ar cilvēkiem, un tad es redzu, ka es ikdienā ambulatori strādāju, cilvēki nāk, viņiem palīdz, tur viņiem nekur nav jāsteidzās, arī es viņus nemudinu kaut kur pēc iespējas ātrāk, tev šis ir jāizdara. Tur mēs ļaujam adaptācijai notikt, ļaujam saskaņā ar to ķermeņa tempu to visu darīt. Tas nenozīmē arī, ka čakarēties un bremzēt to procesu, bet tad, kad tu aizēji uz sportu, tad tev to vajag uzreiz. Tev šodien ir disfunkcija vai sāpes vai kaut kāds savainojums, un tev jāizdara tā, lai tu varētu, nākamajā dienā jau iziet laukumā vai iet distancē. Un tas attiecīgi ir tas, kas dzen uz priekšu, viennozīmīgi. Tev jāspēj arī būt arsenālā tādas quick fix tehnikas, kur tu ātri var saremontēt, salikt to ķermeni un palīdzēt, lai viņš varētu iziet. Bet tādā zinātnes līmenī, jo, manuprāt, nav noslēpums, ka agrāk sportisti beidza savas karjeras daudz agrāk, daudz jaunāki. Un tagad man ar treneris saka, ka tas, kam virs 40 nav attaisnojums, ka jau dod virsū. Bet, arī profesionālā sportā tie sportisti ir sastopami jau tur ap 40, nevairs 25. Noteikti, un arī rezultāti auga visu laiku, ne? Un tie sasniegumi uzlabojās. Man ne, bet Svartā, jā. Svartā, jā. Un tad
Noteikti. Viss tas ir skatāms kopsumā. Mēs varam visas tos skatīt kopsumā un teikt, jā, katra no tām kategorijām aug un attīstās un praksē tiek daudz vairāk pārbaudīts un pierakstīts un tā pieredze nodot uz priekšu. Tad mēs varam no vairākām paudzēm mācīties un likt kopā šodienas tādu rokrakstu. Un tajā pašā laikā mēs varam skatīties, kā vispār sportā tu vari kaut ko izmērīt. Man liekas, tev arī bijuši sarunas ar sporta ārstiem, un tad tur jau līdzīgi, ja mēs kritiski skatāmies, tad kā no visas fizioloģijas, no visas biomehānikas, no visas diennakts ritma, un ja vēl tas ir izstiepts kaut kādā treniņa ciklā, kā no tā var izgriezt vienu logu un izmērīt. Piemēram, kaut kāds tur spēka, izturības vai kaut kāda rādītāja pieaugums. Tad, kas to ir ietekmējis? Tad 101 lieta. Jā. Un tad spēt varam visus ielikt būrītī un tikai testēt tik pa laikam. Un tad, barot ar vienu, barot ar otru, vai likt uz tādu skrēcēju, likt uz tādu skrēcēju. Un tad to salīdzināt savā starpā. Mēs nevaram laboratorijā iebāzt cilvēku. Līdz ar ko tad viss kaut kā mēģina, kaut kā pēc iespējas mazāku īpašību, piemēram, vienas locītavas kustību vai vienu fizioloģisku parametru tikai vērtēt un tad skatīties, kas to ietekmē un kas to neietekmē kontrola grupā un eksperimentālajā grupā, un tad viņus mēģināt salīdzināt. Bet arī tad nākamais, kā to izdarīt, tad tur kaut kāda standarta novirze tam visam ir, tad mēģina maksimāli daudz tos eksperimentu dalībniekus izmantot, jo lielāka tā cilvēku skaita, tad varbūt to vidējo rādītāju var kaut kā precīzāk iegūt. Dažādi tā sporta zinātne mēģina to visu salikt. Tā kā es teicu, kritizējot, mēs varam teikt, ka tas ir praktiski neiespējami. Mēs varam aptuveni kaut kādus nojausmas parametrus dabūt un tad uz tiem tad arī pēc sajūtām virzīties. Tāpēc tas sports ir interesants un treneri arī var dažādi sasniegt rezultātus, kad viens var būt dragā un uz atlases principu un čereiz ņemagu un satrenē uz veselības rēķina kaut ko, izspiež sulu no cilvēka, tad vienās sacensībās viņš tur nostartē labi. Vai tur cits atkal ļoti mērķiecīgi no 14 gadiem, kad var sākt tur jau savādāks slodzes, likt iekšā plāno un tad sasniedz kaut kādu līmeni, un tad atkal viņam izdodās. Un varbūt 10 tādi, kuri pirmajā variantā, kam neizdodās, un 10, kam otrajā variantā neizdodās. Tāpēc tas ir interesanti, radoši, un tur, protams, visam tur vēl apkārt psiholoģija un apstākļi un iespējas un tā tālāk. Ir kaut kas tāds, ko tu esi iemācījies, varbūt ne fizioterapijā, bet vispār pa dzīvi no top nažiem strādājot ar top sportistiem, treneriem? Un šis ir ļoti labs jautājums, un es tieši par to nesen domāju un sapratu, ka jā, ļoti daudz. Un tas arī tā vide, kurā tu esi, tas tev tiešām ietekmē arī. Bet interesanti arī tas, ka ne tikai tur, kur tu esi, bet ar ko tu pats salīdzinies. Tev nevajag varbūt pat klātesamībā būt ar cilvēku grupas, kas tev ir blakus tavā burbulī, bet tu vari arī domāšanas veidā nolikt, 5 cilvēkus, kam tu gribi būt blakus, līdzināties, un tad tas īstenībā arī ir tavs apkārtējā cilvēka loks. Tas tāds heks, ko es dzirdēju, kas man patika. Tu var izmantot internetu populāros influencerus kā mentors. Tā tu to domā? Arī noteikti. Bet te jābūt papildus kaut kādai informācijai, un tur, ko tas nozīmē, tur tāds mainstream bļaustīšanās varbūt neskaitītos. Jā, labi. Bet noteikti es tagad atceros cilvēks, ar ko man ir iespējas kopā bijis strādāt, un ko man ir iespējas bijis pazīt. Es ļoti saredzu to, ka tas ir bijis ietekmējoši, un kaut kādus tos principus arī nesot līdzi. Un tas, protams, ir palīdzoši. Bet vēl pirms cilvēkiem, kas ir bijuši profesionāli vai gan sportā, gan medicīnā blakus, vēl viss svarīgākais, kur tas viss sākās, ir ģimenē. Kā cilvēki, kā ģimenē, kā vecāki ir veidojuši to, audzinājuši un kādi ir bijuši tie paši ieradumi, ko mēs teicām, kā, piemēram, ģimene atpūšās brīvdienās, ir sestdiena, ko mēs tagad darīsim, vai iesim pa mežu izteigāties, tā kā mēs tagad, vai ieslēgsim Cartoon Network, piemēram.
Tā kā vēl pirms tā ir 50% skatījos arī vienu pētījumu, kad 50% impakts ir ģimenē bērniem un tikai pārējais ir treneris, skolas pedagogs, kaut kādi pulciņi, kaut kādas vēl sociālās grupas, kur cilvēki iet un radinieki un tā. Tā kā vēl lielāka ietekme ir ģimenē nekā mentoriem un guru, kas ir apkārt cilvēkiem. Ok. Nu, pieņemsim, tu vari nodefinēt, ko nozīmē uzvarētāja mindsets? Es domāju, ka tas ir process. Kur citreiz arī saka, ka tas process ir bijis tāds, kur tu esi vairāk izbaudījis nekā tas sasniegums, nekā tā uzvara. Un tas mindsets, jā, nu viņš ir tur, redz atkal, no vienas puses tā ir vienkārši atbildība, ko Dievs tev ir iedevis kaut kādus talantus, ko tu pats neesi nopircis veikalā, kas tev vienkārši ir no dabas, un tu pret viņiem atbildīgi gribi izturēties un tu nezinu, tā kā pēc tam izvērtēt un teikt, ka jā, šo tu esi attīstījis, šo kaut kādu iespēju, kas tev nācis, nezinu, dzīvē, tu esi izmantojis un es pat domāju, ka tas ir apaudzis ar visu kaut kādu tādu labklājības pūderu cukuru, ka tev uzvarētājiem tur jābūt high performerim, tur high achieverim, un tur viss kaut kas jāsasniedz un jāuzvar, tu nedrīkst zaudēt. Un tad mēs paskatāmies statistikas par to, kas vīriešiem notiek ar pašnāvībām un pašapziņām, un cilvēki nedibina ģimenes, neprecās, tad viņi neko nevar vispār vairs beigās izdarīt. Nu, loser, mēs ar šito winner mentality dabūjam loser outcome. Līdz ar ko es domāju, ka kaut kas tur nav riktīgi ar to winners mentality, bet, nu, protams, ja tu skatās tā vienkārši no sportā vai uz katru cilvēku atsevišķi, tad, tā ir tā atbildība pret to, kas tev ir iedota. Šodien, nezinu, piemēram, mūsu gadījumā fizioterapijā, šodien man nāk, nezinu, 5, 7, 8, 10 pacienti, un tad mana uzvara, mans winner mentality ir, ka es, tā kā mēs sākām sarunu, esmu klātesošs, es klausos, skatos, kas ir tam cilvēkam, es viņam mēģinu palīdzēt ar savām tehnikām, es turpinoši kā speciālists cenšos attīstīties, un tādā veidā tad es varu sev pateikt, nu tā kā katram jau tas ir savādāk, es, piemēram, esmu nodefinējis, ka man vajag drusciņu palasīt dienā, tad es jūtos kā winners, man vajag nedaudz pasportot dienā, tad es jūtos, ka tad dienai ir vērtība. Un tad kaut ko labi izdarīt, tā kā vienkārši būt kaut kādā dinamismā iekšā. Un tad es jūtos, ka es esmu to vērtību dabūjis vai iedevis tai dienai. Un tad es to teiktu, ka tā ir tāda winners mentality. Un ka tu vienkārši turpinoši arī caur to arī cīnies ar visādām savām kaislībām, kas tev ir. Ka tu tur ar slinkumu, ar to disciplīnas trūkumu, ar kaut kādu vides ietekmēm, kas tev ir. Kad tu ietekmējies no viss tā un no cilvēkiem, no industrijām. Un kad tu ej caur tiem izaicinājumiem un kaut ko sāc izskaust no sevis ārā un tāds, mēģini to to winners mentality tādā ziņā, ka tu neļauj arī nevis vienkārši pretiniekam tev uzvarēt, bet arī kaut kādas dzīves iekšējās lietas un izaicinājumi, kas nāk, ka tu ar tām arī cīnies un risini. Un es domāju, ka tas būtu tāds mana definīcija winners mentality, vairāk nevis par to, ka tev tā kā asins pa degunu tek ir jāuzvar sacensībās, bet par to, ka tu vienkārši mērot pret sevi, skaties un kas tev ir šodien atbildīgi to izdarīt. Un, tā kā uz to vairāk skatos, jo man liekas ļoti daudz, tā kā es teicu, ir ļoti liela bīstamība ieiet tajā trauksmē, ka tev ir jāuzvar, ka tev ir jāsasniedz, ka tev ir kaut kādi laika rāmji, deadline, kaut kādas prasības no citiem, nenormāli daudz visādas ilūzijas, ko pats esi izveidojis, ko vajag, kā vajadzētu. Un tad, ja to sāk tulkot kā winners mentality, tad ir ziepes, man liekas. Es kaut kad, es par to domāju, es domāju, ka tāds high performers priekš manis kaut kas nozīmē, ka es kaut ko izplānoju, un tad es arī izdaru to, ko izplānoju.
Nu, un tas attiecas visu uz ģimeni, uz savu veselību, uz sportu, uz bizīti. Bet dažreiz dzīve notiek, un tu nevari. Ja tev savs plāns, tad, labi, tad jāpārplāno. Bet es domāju par to, teiksim, hokeja komandā atnāk jauns treneris. Viņš, tie čaļi jau zina, kā hoķi spēlēt. Nav jau tā, kad viņi tur izlasē tikuši, ka nezinu, kā hoķi spēlēt. Bet varbūt atnāk jauns treneris un var kaut kādu savu pušu iedot. Viņš atnāk ar savu winners mentality un tad dabū medaļu. Bet kas ir tas, ko var iedot čaļiem, kas jau māk? Tāda sporta komandā psiholoģiju veido galvenais treneris, lielo psiholoģiju. Protams, ir personāls un cilvēku un neformālie līderi un uzticības personas, kas izveidojas ar laiku kolektīvā, bet lielo komandas psiholoģiju veido galvenais treneris. Un tas ir man liekas, viens no tādiem arī lielākajiem, ko arī top sportā galvenais treneris atnes. Otrs, protams, ir viņa pieredze, ko viņš atnes, tas, kas viņam ir strādājis. Un tas, ko es redzu arī, kad ļoti veiksmīgiem treneriem ir arī ārkārtīgi attīstīta intuīcija. Es nezinu, vai tas labākais apzīmējums, kā to raksturot, bet es mēģināšu paskaidrot tādā ziņā, ka ja treneris ar savu komandu nonāk kaut kādā 50/50 situācijā spēles laikā, vai treniņu procesa laikā, kā sastāva izvēles laikā. Ļoti daudz tādos 50/50 momentos, gan treniņu procesā, gan spēļu režīmā, gan sacensībās. Tad šajos momentos tā milzīgā intuīcija, viņa vai nu dod rezultātu, vai nedod. Tas ir, mēs sakam, veiksmīgie treneri. Bet tā intuīcija, tas, ko es tikai esmu sapratis priekš sevis, tas mans viedoklis ir par to, kad, piemēram, iespējams, ka kādam no treneriem pat nav tur 100 grādi sporta zinātnē, medicīnā vai psiholoģijā. Tas, kur viņš ir gājis caur savu karjeru, tā kā tu iepriekš arī prasīji par cilvēkiem, kas tev bijuši blakus, kam tas treneris ir gājis cilvēkiem cauri procesiem, kļūdām, entajām kļūdām. Tas visu viņam ir veidojis tādu bagāžu, gan pieredzi, gan zināšanu. Un tad tas viss tā kā akumulējās, un tad es viņu tagad nosaucu par intuīciju. Un tas, ko esmu redzējis, kad šie speciālisti nostrādā vienkārši bez kļūdām tajos brīžos, kas man ir bijis pārsteigums. Man liekas, bet kā? Viņš nav izlasījis 500 grāmatas par to. Tā ir vienkārši nenormāli. Viss tas, kas ir bijis viņam iepriekš karjerā kopā, viņam ir sakoncentrējis šodienas tajā intuīcijā. Un tad, kad viņš uztver kaut kādu, piemēram, to 50/50 situāciju, viņi iziet cauri tā cilvēka maņām visām. Un tas, kas pēc tam iznāk ārā, tad liekas, tāds tā kā no gaisa izraudzis. Bet īstenībā tam ir riktīgs pamats, tas ir skaidrojoši, tas nav kaut kāds netverams lielums, kaut kāda mistika. Tas ir vienkārši tas, ko varbūt jaunie speciālisti vai jaunieši grūti viņam to tā kā novērtēt, saprast. Liekas, kur esmu izgājis skolu, es visu zinu, un ko tas vecais ar vecajām metodēm tur neko. Bet īstenībā tur ir nenormāla vērtība apakšā. Un tad tas, ko mēs tagad runājam par to, kāds ir impakts tam galvenajam trenerim, tas ir tas, kas ir attīstījis šo prasmi. Tad es vienkārši redzu, ka tiem treneriem ir arī liels priekšrocības tajos 50/50 momentos, un tad viņam tiešām arī izdodas. Un tad citreiz mēs viņus saucam par veiksminiekiem, par tā kā haļavčikiem, kas tā kā pats baigi nav sējis, bet atnāk un nopļauj to ražu. Bet tur īstenībā ir diezgan liels segums, kas ir balstīts uz to visu, ko es stāstīju iepriekš. Pieredzēja nozīme. Milzīga nozīme. Un tad es grūti varbūt to precīzo vārdu atrast, jo tā nav tikai pieredze, tā nav tikai intuīcija, varbūt kā sajūta. Tā kā citi saka, sievietēm ir intuīcija, bet tas ir kaut kāds tāds lielums, kas ir viss kopā. Visi tie slāņi, saka, tās visas grūtības, kas ir izietas cauri.
to jau skolā neiemāc, to tā kā kursos neiemāc. Tas vienkārši, kad tev rasiņainiem ceļiem, kad tu izgājies cauri, tad tu sāc kaut ko tādu, to izglītību arī mācīties. To neviens negrib. Jā, bet es arī vienā aplišas runāju par to, ka ChatGPT neaizvietos pieredzējuši treneri, tāpēc, ka tā pieredze ir nozīme. Kaut gan plānu var uztaisīt. Var, jā. Tad redzēs. Nē, labāk tāds plāns nekā nav plāna. Bet, okei. Baigi filozofiski aizgājām. Jā. Jānomēna tēmas kaut ko vieglāk. Jā. Savādāk būs kroka šeit, pierēt. Man jau ir, es visu laiku filozofēju. Pārāk sarežģīta lietas. Jā. Kas ir grūtāk, kā domā, attīstīt bizīti vai sasniegt kaut ko sportā? Es domāju, ka vienlīdz grūti. Tu abus smago artilēriju paņēmi. Tev ir pieredze abos, tāpēc tev prasa? Tāpēc, kad bizness nav priekš visiem. Un vienmēr liekas, ka kaimiņam labāka zāle aug un tur viņam mazāk lietus līst uz viņa gabalu. Un tad es domāju, ka arī kāda speciālisti skatās uz kaut ko un tad liekas, forši tur, bet neviens nekad neredz otro medaļas pusi. Un es domāju, ka arī to nevar saprast līdz galam otru cilvēku. Ja pats neaizstājās kurpēs staigājas, tad to nevar līdz galam. Var iedomāties, var mēģināt empātiski saprast, bet tas nav iespējams līdz galam. Es domāju, tas ir, kā saka, uzņēmējs beidzot var par savu laiku kontrolēt, cikos viņš ko dara. Nav vairs tā kā konstants darba laiks, tad tu vari izvēlēties, kuras 14 stundas dienā strādāt. Jā. Es kādreiz smējos, ka agrāk es domāju, ka visiem, kam ir savs bizness, tiem ir nauda. Tagad es zinu, ka viņiem visiem ir hronisks gastrīts. Klausies, es zinu, kā tagad labi viens draugs Andris Lanka iedeva vienu tādu terminu komerciālā labdarība. Uzņēmumi ir apgrozījums, tad ir jāsamaksā visiem kolēģiem, jāsamaksā ofisam, jāsamaksā piegādātājiem, jāsamaksā telpas, jāsamaksā reklāmas, jāsamaksā valstī. Garantēti. Jā. Garantēti. Un ja kaut kas paliks pāri, tad tas nav garantēts. Tas nav. Bet vispārējais ir garantēts. Tur neko nevar. Tas ir 100% darījums. Pārējais, tas nav priekš visiem, tas ir ļoti sarežģīti, tas ir baigais roller coasters mentāli, un tur kaut kādām personības arī lietām jābūt. Un tāpat tās, kā visi grib, varbūt, kā teici, būt uzņēmēji. Ja? Un ja tu esi kaut kur jaunietis vai kas, tu sporto, tu gribi būt sportists. Vai ugunsdzēsējs. Un tad tas ir tas pats. Un te, kad tu redzi, kas ir tas aizberga otrā pusē sporta karjerai, tad tu arī redzi, ka tur ir ārkārtīgi daudz izaicinājumu, ko cilvēki varbūt nesaka. Un varbūt arī nevajag baigi stāstīt, lai būtu, jo tam top sportam jābūt kā iedvesmai. Cilvēki skatās intervijas, skatās sportu, un viņi iedvesmojās no tā, un tas ir ārkārtīgi daudz arī. Tas piemērs, un kā tas dzīvais piemērs, no kāda tiešām var mācīties, kā tie top sportisti nododās tam sportam, kā viņi sasniedz, iet cauri neveiksmēm. Un tas ir ļoti iedvesmojoši, un es domāju, tas ir, to jau filmās daudz rāda, un tas ir arī ļoti būtiski. Bet, lai kļūtu par viens no miljonu, protams, lai kļūtu par sportistu viens no miljonu. Tādā ziņā uzņēmē darbība vieglāk. Tev arī vairāk laika. Vieglāk. Tā nav, tā fizioloģija tomēr tev netraucē tik ļoti. Varbūt viņš bet es neteiktu, jo tev nav nekāda garantija. Tu varbūt sportā arī var, izbliest tā kādu locītavu, ka tu vairs nevari atgriezties sportā, vai arī tu uzņēmums tev vienkārši nobankrotē. Vai tev nomainās pilnīgi tirgus, vai kaut kas notiek tāds, ko tu nevari izmainīt. Garantija ir varbūt 30 dienas uz priekšu uzņēmē darbībā. Karjerā tomēr līdz kaut kādiem, kā tu saki, kaut kur ap 40 vēl var kaut ko nodarboties. Ja tur galīgi nekas nesiet grīstē, tad pat lielākas garantijas nekā uzņēmē darbībā. Labi, pastāsti EV Fiziofit pēc 10 gadiem, kas būs
savādāk, labāk, kā tas iztīsies. Nu, ja mēs atmetam domu, ka garantija ir 30 dienas. labs kontrasts jautājumiem. Smadzenes nogurst, jā, tādos lēcienos. Ļoti labi. Bet pēc 10 gadiem, Dievs dod, kad būtu vispār tāds uzņēmums. Tas man patīk, arī vienu interviju klausījos, kad Antons Liseckis, man liekas, teica, kas ir viņa mērķis uzņēmējdarbībā. Viņš teica, lai viņa ir. Jā. Un tas ir liels mērķis, un tas ir pietiekoši winners mentality, lai apmierinātu to ego. Un no otras puses arī, lai tu nebūtu kaut kādā pašizveidotā atkal kārtējā ilūzijā, ka tev varbūt, nezinu, kāds žurnālists vai kas uzdod šādus jautājumus un tā, un tad tev jāmēģina kaut kas gudri izteikt. Es domāju, ka jā, nevajag kaut kādas ilūzijas veidot, jābūt ļoti no vienas puses elastīgam pret to, jo neko tiešām nevar prognozēt uz priekšu. Bet skaidrs, ka no tāda servisa skatpunkta, ko tu gribētu, lai cilvēki var iegūt? Es domāju, neizbēgami metodas turpinoši attīstīsies, arī manuālās tehnikas, ko es stāstīju, arī kas uz kā mums balstīts ir, ka vēl tur būs lielāki kaut kādi gan praktiski, gan teorētiski atklājumi, ka varēs arī apgūt lietas, ka varēs varbūt ātrāk palīdzēt cilvēkiem novērst sāpes. Es domāju, ka nāks iekšā arī tehnoloģijas, un tas tehnoloģijas varētu arī ietekmēt, varbūt ne tā kā pastarpināti mākslīgais intelekts, bet tehnoloģija kā tāda, kas spēj diagnosticēt vēl ātrāk, vēl citus parametrus, nevis tikai nofotografēt visos slāņos mugurkaulu vai locītavas, bet spēs arī savilkt kopā ļoti dažādas lietas. Piemēram, tur varbūt kādam tehnoloģijas uzņēmumam ideju pastāstīšu. Piemēram, tev atnāk pacients, tu viņu pieslēdz asins analīzes pie mākslīgā intelekta, viņam tur ir datu bāze tavās paudzēs, ciltskokā, tur DNS līmenī izanalizē, ko tu tur vari ēst, ko nevar ēst, kas tev šodien kas tev jālieto, lai tu tur izbalansētu, tur dabūtu to harmoniju riktīgi tajās analīzēs. Tad tev tur, uzdot kaut kādus 20 jautājumus, tu esi pieslēgts pie dačikiem, tev mēra visu tavu psihosomātiku, kā tas reaģē uz tiem jautājumiem, mēģina tev kaut kā triggerot, tad tu saproti, kas tev tajā industrijā ir jākārto, ar kādiem jautājumiem jāstrādā. Tad tev izskanē ķermeni, tad tev parāda tur kaut kāds spriegojums, muskuļu tonus procentus visā ķermenī, visas ģeometrijas paskatās, tad tev uzliek uz skrējceļu, nodiagnosticē visu skrējienā, gaidz tā kā lokomošanā, un tad iedod tev vienkārši plānu, tā kā receptes, kur psihoemocionāli tev jāstrādā šo, tev iespējams tas, analīzēs tas, tur biomehāniski tas, tad tev attiecīgi ir ļoti precīzi iespēja strādāt tādā virzienā. Cik tālu mēs no tā esam, kā domā? Nezinu, man nav viedokļi, es nezinu par to, cik mēs tālu esam, vai tas nav atklāts, vai tas ir vēl dārgi, vai arī to kāds tā kā bremzē. Tā kā, grūti pateikt. Es domāju, ka tajā tehnoloģijas ienāks un viņas spēs risināt šādus jautājumus. Es domāju, ka, protams, jebkuru nozari ietekmēs industrializācija mākslīgā intelekta. Ok. Klavērika, pastāst vēl, kas tev iedvesmo ikdienā? Pirms es tev laižu vaļā. Vēl viens sarežģīts jautājums. Iedvesmo. Man iedvesmo tas, ka cilvēki nomet visu šito te influencēšanu un ietekmi no tā kā ārpuses, kad ir tāda atzīšanās iekšējā, ka tu visu tās ilūzijas saskati, kad cilvēks sastopās ar to problēmu. Kaut vai nezinu, tu zini, ka tu esi nolaidis to savu ķermeni, esi ilgstoši ignorējis tos savus signālus, ko tev ķermenis dod. Un tu vienā dienā tā kā saproti, šitā es nevaru turpināt. Un tad tu sāc kaut ko darīt,
un tu arī sāc kļūdīties. Un tev pazūd motivācija, tev pazūd spēks, ietekmi. Tu kaut kur it kā dari, varbūt, nezinu, tā kā mēs izrunājam akali kaut kā kārtējo pareizi pēdiņās procesu, kā vajadzētu. Tad tu to sāc darīt, un tu jūti, ka tu esi iestrēdzis tāpatās. Un tad man iedvesmo cilvēki, kas turpinoši strādā ar to visās savu kā cilvēku būtībās, fizioloģijās un tā tālāk. Un tad cilvēks, kurš ar tiem izaicinājumiem strādā, kurš iet uz priekšu, kurš nebaidās kļūdīties, kurš ir ar pieņemošu attieksmi. Man nepatīk tas vārds nebaidīties kļūdīties, bet kurš ir ar pieņemošu attieksmi pret kļūdām un izaicinājumiem. Nekļūdās tas, kas neko nedara, tas ir patiesība. Un man iedvesmo cilvēki, kas to dara, kas neuzskata sev par super nažiem, ka viņi tur ir baigie Šveices nazīši, bet kas vienkārši darbojās, iet uz priekšu, pieņem situācijas. Ja tev kaut ko dzīvo atkal piespēlē, ka tad tā cīņa tev ir jāizcīna. Tev ir kaut kas jāiemācās no tās situācijas. Tev ir uzticēts tik, cik tu vari panest. Un tad, ja tu atbildīgi nevis mūc no tā un tā kā nē, man visu viegli dzīvē, es izmanifestēšu, ka man tas nav un tam līdzīgi. Man liekas, ka tas nav virziens, bet tas tieši pieņemt, kāpēc tas ir atnācis dzīvē, kāpēc tas ķermenis ir nobrucis, kāpēc vēl kaut kas ir noticis, un tad strādāt ar to un iet uz priekšu. Un tas man iedvesmo tā dinamika, ka tā atklātība, tas patiesums tajā visā procesā, tāda transformēšanās īsta, nevis tāda tikai galvā vai kaut kur ar vārdiem. Visaptveroši tāda cilvēka, no tās sačakarētā stāvokļa, gan apmānītājām ilūzijām, gan fizioloģiski nolaistā ķermeņa, ka mēs no tā kāpura lienam ārā un tad spējam to, kā mēs tam radīti, tā kā pēc tās lietošanas instrukcijas, ka mums ir daudz ko mēs ļoti daudz ko varam gan izdarīt, gan sajust, gan piedzīvot. Un tad, ja mēs scrollingā visu laiku esam, tad mēs pat nevaram to sajust un apzināt. Tas man iedvesmo. Jā, man ļoti patīk tas pieņemošs attieksme, jo, man liekas, tas nebaidīties, kļūdīties, mēs normāli baidīties. Mēs visi vajag ir normāli, baidīties un darīt tā vai tā. Jā. Drosme jau drosme ir tas nevis, ka tu nebaidies kaut ko darīt, bet ka tu dari par spīti bailēm. Tā kā tu saki, tas ir normāli, ka tu baidies kļūdīties. Sportā to šausmīgi daudz māca. Tu taču nebaidies kļūdīties. Jā. Tas nepalīdz vispār necīgi. Bet tā pieņemoša attieksme un tas, ka tas ir winner's mentality. Ok. Nodefinējām winner's mentality šodien, dāmas un kungi. Un super, Ērika, teikšu tev lielo paldies. Paldies, Māri. Visiem mūsu skatītājiem, klausītājiem, kur jūs skatāties YouTube vai kaut kur citur, kaut kur aprakstos ar visu linki. Sekojiet Ērikam, Fiziofit, viss pārējais. Paldies visiem un baidieties kļūdīties. Jā, uz veselību.